Šo elpu aizraujošo pili 2016. gadā iegādājās Saūda-Arābijas princese, kura sapņoja to pārvērst par pasaules klases viesnīcu. Taču notika traģēdija, un pēc tam šato tika atstāts novārtā, ļaujot tam sabrukt. Tā vēsture sniedzas atpakaļ līdz 1866. gadam, kad tā tika uzcelta kādai franču dišciltīgo ģimenei, kas piepildīja tās zāles ar smiekliem un dzīvību. Paaudzes uzauga šajā lieliskajā īpašumā, taču gadiem ejot un ģimenei aizceļojot prom, pils nonāca pamestības priekšā. Glābiņš nāca no negaidīta avota. Marokāņu ģimene, kas bija uzkrājusi savu bagātību Beļģijā, izmantojot tradicionālās neoklasicisma arhitektūras mākslu, viņi iegādājās pili un ar mīlestību atjaunoja tās agrāko spožu, apvienojot savas kultūras iezīmes ar tās vēsturisko raksturu. Ģimene cerēja pili atkal padarīt par plaukstošu mūžu, taču mainīgie apstākļi un finansiālās grūtības piespieda viņus to pārdot 2016. gadā. Viņa pircēja bija Saūda-Arābijas princese, kura saskatīja milzīgu potenciālu šajā īpašumā. Viņa un viņas uzņēmīgais vīrs iztēlojās pārvērst to par pasaules līmeņa luksus viesnīcu. Tomēr drīz vien notika traģēdija. Viņas vīrs priekšlaicīgi nomira. Plāni tika pamesti, atstājot pils zāli atkal klusu un tās nākotni neskaidru. Sveiki visiem! Laipni lūdzam atpakaļ pie Brosov.dk. Es esmu Leslijs, un šodien aiz kameras mums ir Seps. Sveiki! Un mēs filmējam vēl vienu neticamu pili Francijas valstī ar diezgan savādu stāstu par Marokas ģimeni, kas izmantoja šo vietu kā viesnīcu, bet diemžēl bankrotēja. Mēs esam ļoti satraukti jūs izvest cauri šai vietai, jo tā ir diezgan atšķirīga no jebkurām citām pilīm, kuras esam filmējuši iepriekš. Dosimies uz mājas pirmo stāvu. Pēdējās 10 gadus laikā esmu izpētījis neskaitāmas pamestas ēkas visā pasaulē, atklājot vēstures fragmentus un to cilvēku dzīves, kuri tur kādreiz dzīvoja. Šī pils kādreiz piederēja marokāņu ģimenei. Slavenie arhitekti ir atstājuši savu nospiedumu katrā šīs vietas detaļā. Kas būtu, ja mēs varētu atdzīvināt viņu vēsturi un spilgtos stāstus? Te nu nāk talkā InVideo AI. Ar dažiem vienkāršām uzvednēm mēs varam iztēloties viņu vēsturi no jauna un ieelpot dzīvību pagātnē. Ļaujiet man parādīt, kā tas notiek. Mēs sākam ar teksta uzvedni. Izveido ainu ar marokāņu arhitektu ģimeni, kas nopirka pamestu franču pili un atjaunoja katru tās detaļu. Parāda arī, kā viņi pēc projekta pabeigšanas rīko greznas vakariņas. Ar šo arhitektu ģimenes stāsts tika atdzīvināts, pateicoties InVideo AI. Tu vari būt savu video režisors un mainīt jebkuru tā aspektu, vienkārši ierakstot vajadzīgās izmaiņas teksta uzvednē. Piemēram, mainīt pils stilu. InVideo padara rediģēšanu vienkāršu. Vai vēlies pievienot savu ar mākslīgo intelektu ģenerētu balsi vai saīsināt video? Vienkārši ieraksta ātru uzvedni un viss ir gatavs. Ātri, viegli un pilnībā pielāgojami. Šis nebija tikai par ēkas atjaunošanu, tas bija par divu kultūru gobelēnu aušanu. Šato ar saviem elegantajiem pamatiem un aizmirsto šarmu kļuva par viņu mīlestības vēstuli gan savai izcelsmei, gan nākotnei. InVideo AI tikko izlaida savu programmatūras 3. versiju, kas ir daudz jaudīgāka nekā tādi rīki kā Sora vai Runway. Burtiski vienīgais ierobežojums ir tava iztēle. Ja vēlies atdzīvināt vēsturi, pastāstīt neizstāstītu stāstu vai vienkārši ļaut vaļu savai radošumam, izmanto manu saiti aprakstā, lai izmantotu InVideo AI un dubultotu savas video veidošanas minūtes 1. mēnesī. Un InVideo AI liels paldies par šī video sponsorēšanu. Hei, ir arī QR kods, ja vēlies to noskanēt. Un tagad dosimies episkā islāmiskas pils izpētē. Es sekošu tev. Jā, nāc līdz man. Kā jau redzi, pēc visa šī vieta brūk kopā. Šī vieta ir pamesta tikai apmēram 8 gadus, bet, diemžēl, es domāju, ka šobrīd tā jau ir diezgan neglābjama. Jā, es piekrītu. Šeit viss sabrūk. Ja jau sāk brukt pagrabs, var pamanīt, ka drīz viss sabruks.
Jo tad jau tek iekšā, viss brūk. Tas ir diezgan traki. Šie cilvēki izmantoja šo pili kā pēdējo iespēju, jo viņu arhitektūras bizness jau bija bankrotējis. Viņiem bija palikuši nedaudz naudas, un viņi visu ieguldīja šajā projektā. Bet, diemžēl, pils, jeb viesnīca, neizrādījās veiksmīga. Un jā, šis ir rezultāts. Vieta, kas ir nolaista un sabrukusi. These people were called. Well, what they? Wow, jūs varat redzēt pelējumu visur uz šīm skaistajām kāpnēm. Ļoti žēl. Tas tiešām ir žēl. Un ja paskatāties šeit, paskatieties, tas ir datums 2016. Šī vieta tika pamesta. Viņi burtiski atstāja visu aiz sevis, kad devās atpakaļ uz Maroku. Un pat visas atslēgas un viss pārējais joprojām ir tur. Ar ko mums sākt? Vai tā istaba ir interesanta? Pilnīgi noteikti, jā. Es domāju, ka tā ir viņa birojas. Šis bija birojs, jā, tā ir tāda kā apaļa bibliotēkas istaba. Jā, es domāju, ka tev ir taisnība. Vēl ir palicis diezgan daudz grāmatu. Oh, some mineral. Ak, man patīk, kā tas ir veidots, atbilstoši tam, kā tas izskatās. Paskaties, mācību grāmata, vēstures grāmatas, Oh, that's heavy. Yes. biznesa grāmatas. Ak, uzņēmēji, daudz biznesa grāmatu, biznesa bibliotēkas, bet tās visas ir franču grāmatas. Tomēr Marokā cilvēki arī runā franču valodā, un tas patiesībā ir diezgan vienkārši, jo šie cilvēki vispirms dzīvoja Beļģijā, bet viņi arī runāja franču valodā. Tad viņi pārcēlās uz Franciju un nopirka šo pili, un šeit, protams, arī runā franču valodā, jo mēs esam Francijā. Bet jā, tu teici, ka redzēji kādus arhitektūras plānus iepriekš, vai tie bija šie te? Jā, paskaties uz tiem. Es domāju, ka tie ir ar roku zīmēti. Jā. Ak, wow, pat trofeja. Thing underneath that. Vai uz tā ir attēlota šī pils? Looking at. Nē, šī nav šīs pils. Tas ir no citas vietas. Viņš patiesībā projektēja jaunu neoklasicismu arhitektūru. Tas ir skaisti, un tā bija arī viņa nodarbošanās, vai ne? Paskaties uz to. Es domāju, ka mums vajag vairāk šādu lietu. Jā, mums nav skaidrs, kā šos cilvēkus sauca vai kāds bija viņu vārds, bet mēs redzam šo vārdu šeit. Tas izklausās ļoti franču, tāpēc neesmu pārliecināts, vai tas bija šīs ģimenes uzvārds. Do a new venture, but Wow! Tev taisnība, Sem, mums noteikti vajag vairāk neoklasicismu arhitektūru šajā pasaulē. Tas ir vienkārši skaistums, kas paliek mūžīgi. Tieši tā. Man tas vienkārši ļoti patīk. Tā ir visilgtspējīgākā arhitektūras forma. Es jums parādīšu vēl vienu šeit. Paskatieties uz to. Ak, wow! Dārs. Pat pēc 1000 gadiem cilvēki skatīsies uz to un teiks, jā, tas ir skaisti. Tieši to mēs vēlamies savās pilsētās. Adding a vibrant and distinctive touch. Ak, varbūt kādi minerāli vai pat koraļi. Izskatās pēc koraļiem. Jā. Tas ir smadzeņu koraļs. Vai man ar to jābūt ļoti uzmanīgam? Ak, tas ir miris. Ak, tas ir smags, tas ir ļoti... Ak, Dievs, es pat nevaru to pacelt. Blending historical inspiration with modern refinement. Oho, paskaties. Oho. Jā, īsts smadzeņu koraļu skelets. Labi, man tas jāliek atpakaļ. For its architectural significance. Tas patiesībā ir neticami smags. Es negaidīju, ka koraļi būs tik smagi. Es domāju, ka tie ir ļoti viegli. Patiesībā tie ir ļoti smagi. Ak, paskaties uz to, tas ir pirmais cilvēku artefakts. Zem tā ir kāds arābu raksts vai marokāņu raksts, bet tas izskatās pēc irākiešu marokāņu vīrieša. Paskaties uz to. Tradicionāli cepura. Jā, es esmu bijis Marokā vienreiz, un es redzēju cilvēkus, kas to valkā. Tāpēc jā, tā es to zinu. Es arī esmu bijis Ziemeļāfrikā, tāpēc man ir zināšanas par visu šo, bet ne pārāk daudz. Ko mums te ir? 1. māja fête travail, tas nozīmē darba svinības. Es domāju, ka viņš noteikti bija ļoti strādīgs. Šis vīrs noteikti bija ļoti strādīgs. Kad viņa neoklasicisma arhitektūras bizness izgāzās, viņi uzreiz ķērās pie jauna uzņēmuma. Diemžēl biznesā tas vienmēr ir risks, un dažreiz riski neatmaksājās. benches around, but here they have like this table.
Celts no 1866. līdz 1868. gadam arhitekta Louis Tartier vadībā, tas ir izcils 19. gadsimta franču neoklasicisma arhitektūras piemērs. Tā simetrisko dizainu nosaka iespaidīgi kvadrātveida torņi, kuriem ir stāvi jumti, kas klāti ar sarežģītām glazētiem dakstiņiem. To ģeometriskie raksti piešķir ēkai spilgtu un atšķirīgu akcentu. Here, if you look over here, we can see that. Galvenie neorenesans stila elementi ir redzami pils līdzsvarotajās proporcijās, klasiskajās detaļās un uzsvarā uz greznu ornamentiku. Ēka atspoguļo 19. gadsimta dizaina romantismu. Vēsturiskā iedvesma apvienota ar mūsdienīgu izsmalcinātību. Back in the time, and I moved here. In Belgium, we also have a lot of neoclassical art. 2014. gadā Saūdarābijas princese izvēlējās šo pili tās arhitektoniskās nozīmības dēļ, aizraut ar tās majestātisko varenību un sarežģīto dizainu, kas lieliski iemieso šī laikmeta estētiskos ideālus. Of course, before these people moved in here, French people used to live here and they had their own design choices and designed the castle in their way. And I think also a mirror used to be behind here, but that's gone by now. Beautiful. Lai gan šie cilvēki bija marokāņi, viņi tomēr saglabāja visu tradicionālo arhitektūru šīs vietas iekšienē. Un tas ir tas, kas man šeit patiešām ļoti patīk. Viņi šajā vietā ienes arī dažus marokāņu arhitektūras elementus, kurus mēs apskatīsim vēlāk. Bet lielākā daļa arhitektūras un mēbeļu joprojām ir tipiski franču, kā jūs varat redzēt. Tas izskatās nedaudz nolietots un vecs, bet šī bija šīs vietas ieejas halle. Pilnīgi brīnišķīga ieejas halle pilī. Beautiful, with that marble. Tas ir mazliet dīvaini, es tev pateikšu uzreiz, jo parasti tu sagaidi atvērtu telpu ar dažiem soliņiem apkārt, bet šeit pašā vidū ir galds, kas ir diezgan savādi. Es piekrītu. Jā, un arī skaista lustra šeit augšā. Man ļoti patīk grieztu karnīzes tur augšā, bet jūs jau varat redzēt visus plaisas, kas veidojās griestos, un es esmu apskatījis šī pils struktūru, un, diemžēl, es domāju, ka tā ir pilnīgi neglābjama. Ja paskatās šeit, mēs varam redzēt to brīnišķīgo galdu ar marmoru, bet tieši virs tā ir manas valsts karogs. Šis, visiem, kas nezina, sarkans, dzeltens, melns ir Beļģijas karogs. Tātad šie cilvēki kādreiz bija no Beļģijas un pārcēlās šeit. Beļģijā arī ir daudz neoklasicisma arhitektūras vecajās pilsētās un pilsētu centros. Tāpēc bija diezgan acīm redzami, ka tas ir viņu bizness. Tur, ragi tur augšā. Lovely. Seat here in the corner. Varbūt no iepriekšējiem īpašniekiem. Protams, pirms šie cilvēki šeit ievācās, šeit dzīvoja franči, un viņiem bija savas dizaina izvēles. Viņi pili iekārtoja pēc sava prāta. Es domāju, ka arī spogulis agrāk bija te aiz tā, bet tas tagad ir pazudis. Zemāk skaists galds. Tā jau ir tik interesanta ģimene. Jā. Beļģi, bet marokāņu izcelsmes. Ļoti izteikts Beļģijas patriotisms. Esmu redzējis vairākus karogus. Tieši tā. Šeit nav neviena Marokas karoga. Ir dažas islāma grāmatas, kuras mēs vēlāk apskatīsim, bet nekas no Marokas. Tas ir traki. Varbūt viņi visu dzīvi jau nodzīvojuši Beļģijā un jūtas ļoti beļģiski, bet nu jā. Man ļoti patīk šis kamīns, diezgan skaists ar to marmoru, to balto marmoru tur iekšā. Šis, manuprāt, ir viens no maniem mīļākajiem. Jā, tas ir brīnišķīgi. Turpat vēl ir dažas kamīna piederumu lietas. Man visvairāk patīk šis metāls tur iekšā. Un tad mums ir šis aristokrāts, šī persona, kas tur ir uzgoznota. Šis ir viens no maniem mīļākajiem glaznu veidiem, kas ir iestrādāts mēbelē. Es nezinu, kas ir šis vīrietis. Droši vien ļoti svarīgs, bet... Izskatās, ka tas iedrētos uz konjaku pudeles. Jā, skatoties uz bumbu, jā, tas ir skaists kamīns ar uguns aizsargu. Pat kvieši vēl ir priekšā. Ak, tas ir interesanti. Mums te ir šī mazā birstīte, pati par sevi tā neizskatās īpaša, bet tā ir cena. Uz tās rakstīts 6,90 franki. Tātad vēl franču frankos. Vismaz 20 gadus veca birste. Un, protams, nedrīkst aizmirst kamīna zvaniņa. Ak, jauks sēdeklis šeit stūrī. Viņi jau mēģināja šo aiznaglot.
completely punctured. Pat signalizācijas un viss pārējais, bet nekas vairs nestrādā. Viss ir salūzis. And Vēl viens liels briedis karājās šeit pie sienas. Oho, varbūt nošauts ap pils laukiem, ap pils mežiem. Te apkārt ir daudz mežu. Jā, droši vien agrāk, varbūt iepriekšējie īpašnieki, varbūt pat arābi vai marokāņi ļoti mīlēja medības. Kārpainais cūkuilis. Jā, Sem, šovakar es vēlos, lai mēs paskatāmies Michelin ceļvedī un atrodam jauku restorānu. Oho, šis ir viens no tiem vecajiem Michelin ceļvežiem. Jā, tātad visiem, kas nezina, Michelin automašīnu zīmola uzņēmums izdod arī Michelin ceļvedi. Viņi agrāk apceļoja Franciju, bet tagad visu pasauli, lai vērtētu restorānus un piešķirtu Michelin zvaigznes. Tā ka tas ir, lieliski vēstures gabaliņš. Šeit redzat daudz trofeju, medaļas, trofejas un cilvēki ar ievērojumiem sasniegumiem, es teiktu. Tur īsti nav nekādu plākšņu. Šeit mums ir mazs. here you can even see. Paskatīsimies, vai šeit ir kādi datumi. Arī ne 18. 19. maijs. Nē. Un vēl viens skaists mēbeles gabals pie monitora šeit pie sienas. So lovely. Even like the drink. Un tad mums vēl jāparāda jums virtuve šeit, bet, kā redzat, tur ir diezgan liels jūceklis. Viss ir pārbāsts, un tā īsti nav virtuve, kas labi iederētos šādā pilī. Tas ir es domāju, ka mums nevajadzētu daudz rādīt no šīs vietas, jo... Nē, tur īsti nav nekā interesanta. Nē. Tikai tas, ka viņi šķiet ir pret augiem. Pret augiem. Ak, es saprotu, ko tu domā. Viņi tur visi ir caurdurti tie augi. Jā, bet es teiktu, ka tā joprojām ir ļoti dzīvīga virtuve. Viss joprojām ir šeit, un Aina. Okay. Kā redzat, visi šķīvi un viss pārējais ir pilnībā atstāts. Oho, datums joprojām ir šeit uzlikts. Crown mold in gold on the top. Labi, pāriesim pie interesantākajām istabām. Šajā pils pusē ir vēl pāris interesantas istabas, un tās pat tiešām atklās šo cilvēku stāstu. Arī, vai esat redzējuši šīs durvis? Tām ir spoguļi. Tas liek telpai šķist lielākai. Tas vizuāli paplašina telpu. Labi, nāciet iekšā. Oho! Just detaching. Laipni lūgti skaistā ēdamistabā. Ļoti raksturīgi marokāņu ģimenei, protams, bet arī pilī šeit rīkotu lielas vakariņu ballītes. Kā redzat, viss galds joprojām ir klāts ar visiem galda piederumiem un visu, ko šie cilvēki agrāk izmantoja. Šeit jūs pat varat redzēt tās tradicionālās tējkannas, ar kurām viņi pasniedz tēju. Vai tas viss ir izgatavots no zelta? Droši vien tikai apzeltīts, vai ne? Es tā domāju. Jā, tas ir tik skaisti. Pat dzērieni un viss pārējais. Sveces uz galda. Put it in here, and then you can put it in your tea. Because Moroccan people, of course. Actually, wait, this is... Paskaties uz brīnišķīgo porcelānu, kas mums šeit ir. Vai tas ir kaut kas arābisks vai franču? Es redzu arābu, franču un pat Āzijas ietekmi apvienojumu. Labi, paskatīsimies aizmugurē. Varbūt tur kaut ko atradīsim. Full cabinet though. Also film these. Ak, tas noteikti ir arābu valodā. Ak, bet tur rakstīts China. Skaties. Jā. Wow. Wonderful. Paskaties uz to skaisto porcelāna gabalu. Labi, un mums noteikti jāpiemina arī lustra virs galda. Pie tās mēs vēl neesam pievienojušies. Brīnišķīgs kristāls ar dažiem zeltītiem griesta dekoriem. Tur pašā augšā. Man tas patiešām ļoti patīk, Sam. Diemžēl, kā jau iepriekš teicām, šī vieta pilnībā brūk kopā. Jau tagad var redzēt akmeņus, no kuriem pils ir būvēta. Tā plaisā. Jā, ja tu neuztur tādu pili kā šī, tad tā sabruks. Jā, tu teici, ka šī istaba pilnībā plaisā. Jā, tas krīt nost. Ak, visa konstrukcija vienkārši atdalās no šīs vietas. Brīnišķīgs krēsls šeit stūrī, un gabals no griesta līstes guļ uz grīdas. Oho. Of course, Islamic people. Spogulis uz sienas. Spogulīt uz sienas. Kurš ir visskaistākais no visiem?
Tā ir Leslija. Okay, let me come over there. Let's see what... Nāc paskaties šeit. Es gribu parādīt arī šo skapi. Mums šeit ir daži lauvveidīgie, dažas izgrabtas līnijas šeit sānos. Es gribu tādu savu mājokli mēlāk. Jā, un tad mums ir šie mazie porcelāna podiņi, un tie patiesībā ir domāti medum. Tātad, ja tev ir medus, tu to liec šeit iekšā, un tad tu vari to ielikt savā tējā, jo marokāņi, protams. Patiesībā pagaidi, šis ir, es to zinu. Manā kultūrā šī ir karota olīvām. Ak, olīvu karote. Jā, tas pats ir arī ebreju kultūrā. Tur ir arī olīva. Ak, wow! Ak, jā, tas varbūt visiem ir interesanti. Labi, katru dienu kaut ko iemācies. Ak, skaists skapis gan. Nofilmē arī šīs durvis šeit apakšā. Ļauj man paskatīties, vai es varu tur tikt. Jā, tur ir dažas putniņas iekšā. Ak, wow, brīnišķīgi, labi. Jā, man ļoti patīk šī istaba. Un tad, kad mēs pārvietojamies no šīs istabas uz šejieni, mums ir rakstām galds. Un šeit pils īpašnieks veica visu savu darbu. Viņš bija īsts uzņēmējs. Un viss, kas viņam piederēja, joprojām ir atstāts šeit uz galda. Bet jūs noteikti sākat redzēt, kā atgriežas islāma kultūra. Šeit ir Hasans II. Šis, vai tas ir Korāns? All in gold embossed. Neesmu pārliecināts. Es domāju, ka šī ir grāmata par Muhamedu. Varbūt... Islāma pravietis. Islāma pravietis, jā. Muhameds Hamil Dūla. Jā, un tagad šeit, manuprāt, ir Korāns. Jā, wow. Šajā mājā, protams, ir daudz arābu vai islāma ietekmes. Islāma cilvēki, Dienvidāfrika. Šeit mums ir wow. Yeah. And then the Europe. Labi, es nāku turp. Paskatīsimies, kas vēl šeit ir palicis. Pat lielais krēsls joprojām stāv šeit pie galda. Neticami. Visa skapīte joprojām ir pilna ar visām šīm grāmatām. Look at this. This is the best. Radio joprojām stāv šeit pie šī galda. Man ļoti patīk šie skaistie vecie radioprāti. Jā, tie nekad nemirst, tie nekad nesalūst. French room. Redzi pāris bildes, pat viena bilde. Lūk, te ir. Šis varēja būt viņš. Šis varēja būt mājas saimnieks. Tas noteikti izskatās pēc bildes, ko tu uzņemtu tādā savrupmājā. Jā, šī tiešām izskatās pēc tā, jo viņš sēž pie kamīna. Jā, pat, wow, svari. Un tad uzmanies. Sems krīt. Tur ir daudz lietas svari ar pāris atsvariem šeit sānos. Brīnišķīgi atsvari. Sugar in my tea, then there was tea in my tea. It's crazy. And Milzīgs augs stāv šeit. Citā vietā, kur filmējām, tu teici, ka tie augi, tās mākslīgās puķes, piedod dzīvību šādām pamestām vietām. Un tā tiešām ir taisnība. Tie piešķir šai vietai tik daudz dzīvīguma. Man tas ļoti patīk. Teksts, arābu teksts, tur augšā. my favorite fireplace in the house. Viss zeltā iespiests. Wow, skaisti. Un vēl viena bilde. Vai tas ir tas pats vīrietis, kuru mēs tikko redzējām? Es domāju, ka jā, viņa jaunākajos gados. Jā, tie ir tie paši. Šeit viņš bija mazliet jaunāks. Over there, they can quite not see each other. Un šeit mums ir vēl viens līdzīgs tam, ko redzējām otrā birojā ar to īpašo cepuri, par kur runājām. Tas pat ir parakstīts, kā redzat tur. Oho! Mans patīk. Tā ir arābu kultūra, jā, un tad Eiropas kultūra. Tātad man atkal ļoti patīk arābu un Eiropas kultūru sajaukums šajā vietā. Ir diezgan aizraujoši to redzēt. Tagad ļaujiet man jūs ievest vienā no šīs mājas visinteresantākajām istabām. Oho! Šīs ir diezgan smagas durvis. Vai arī tās ir iestrēgušas? Oho! Paskatieties uz šo. Šis ir labākais sajaukums, ko esmu redzējis starp arābu vai islāma marokāņu kultūru un Eiropas kultūru. Jums ir šī skaistā franču istaba ar paklāju uz grīdas, tējas servīzi un visu pārējo, ko redzat, kad dodaties uz Maroku vai citām valstīm. Tējas ceremonija. Jā, viss vēl joprojām ir palicis pēc viņiem. Piemēram, šeit ir spilveni, vidū tējas glāzes. Es domāju, ka šī ir cukura burka.
Jā, nē, šī ir pilna cukura burka. Viņiem tiešām patīk, lai viņa tēja un kafija būtu salda. Jā. Es biju Mauritānijā, un es burtiski ieliku vairāk cukura savā tējā nekā pašas tējas. Tas ir traki. Un šeit visticamāk viņi visus saldumus sagatavo viesiem. Ceru, ka tur bija arī kāds datels. Jā, man tās ļoti patīk. Jā, bet paskaties, man vienkārši patīk kontrasts starp šo un tur Eiropas stilu, franču stilu. Man šķiet, ka šis ir mans mīļākais kamīns mājā. Jā, tas ir tik grezns. Ar šīm skaistajām statujām šeit un... Šis ir vīrieša figūra, un viņš ilgojas pēc mātītes otrā pusē. Te ir sievietes figūra. Un kā redzat, viņi skatās. Redziet, viņa tur roku tur, viņas īsti nevar vienu otru redzēt. Tas ir skaisti. Man patīk tās iegravētās stāsti. Jā, šīs vietas tiešām stāsta savu stāstu. Jā, tas ir brīnišķīgi. Un tad tas spogulis tur augšā. Brīnišķīgais kamīns pats par sevi. Wow! Es gandrīz esmu gatavs tējai. Jā, es labprāt pievienotos, apsēstos, uzvārītu tēju un parunātu par dienu. Parāda arī šo brīnišķīgo lustras šeit, kristāla lustras, kas mums ir augšā, atkal ar griestu dekoratīvo apdari. Ļoti iespaidīgi. Okay, let's go to the rest of the house. Neesmu pārliecināts, kas tas ir. Vai tu jau esi to redzējis? Arī es neesmu pārliecināts, bet tas nav vienīgais. Es redzu vēl vienu arī šeit stūrī. Te ir kaut kāds rezervuārs. Tas noteikti nav nekas francisks. Es Francijā neko tādu iepriekš neesmu redzējis. Varbūt tas ir kaut kas, ar ko var pagatavot kafiju. Jā, varbūt tur var kaut ko ielikt. Jā, es nezinu, varbūt te var ieliet kaut ko. Piemēram, ūdeni vai ko tam līdzīgu. Ja kāds zina, ierakstiet komentāros. Jā, tas ir ļoti interesanti. Mēs tiešām gribam zināt. Un šādi jūs izdalītu šķidrumu, ko tur pagatavojat? Kādu šķidrumu? Es nezinu, bet Tam noteikti jābūt, ja jūs izgatavojat kaut ko tik skaistu, lai to nestu. Jā, tas droši vien ir kafija vai tēja vai kas tam līdzīgs. Jā, vēl viens augs. Bet vai tu esi paskatījies šeit lejā? Izskatās pēc mēbeles, bet patiesībā tā nav, vai ne? Nē, tas ir vai nu plašu atskaņotājs vai rādio. Bet ļauj man paskatīties. Oho, jā, tu vari to atvērt šādi. Oho! Jā, un tad tev šeit apakšā ir vesels rādio. Viss ir integrēts. Un tad arī spoļu magnetofons, ja nemaldos. Vai tur ir mikrofons? Beautiful marble tops and everything. Jā, tas ir mikrofons. Varbūt jūs pat nemaz neierakstījāt mūziku un pēc tam to atskaņojāt. Wow! That I have to show. Wow, tas ir diezgan senas tehnoloģijas. Man patīk, ka tas ir integrēts skapī. Tu pat nepateiktu, ka tā ir tehnoloģija, kas kaut kādā veidā padara to vēl futuristiskāku. Jā, un tas man arī ļoti patīk. Es bieži saku, ka man tiešām patīk, kad viņi integrē mēbeles savās mājās. Muhameds, vēl viena grāmata šeit, un vēl viens Korāns arī guļ tur. Time to go upstairs. Tik liela šo cilvēku ietekme. Lily adored this stairway. Wonderful twisting stairway. Apskatīsim pārējo māju. Pirms mēs vedīsim jūs augšā, mums jāparāda vēl viena istaba šajā pils pusē, arī ar šiem skaistajiem spoguļiem uz durvīm. Iesim iekšā. Diemžēl, kā redzat, šeit ir diezgan liels haoss. Šajā istabā ir ļoti daudz mantu. Šeit mums ir joprojām saklāta gulta, kā redzat, ļoti tipiska franču gulta. Blakus tai naktsgaldiņš, nolobījusies tapete un muša aizmugurē, kas rada daudz trokšņa. Vau! Ļoti daudz trokšņa. Ak nē, tas ir sirsenis, tas nav sikspārnis, tā nav muša. Paskatieties, kāds milzīgs sirsenis. Vau! Nezinu, vai jūs to redzat kamerā, bet šajā istabā ir milzīgs lidojošs dzīvnieks. Labi, pabeigsim šeit. Šis izskatās pēc baznīcas gabala. Šis nav baznīcas gabals. Es saprotu, no kurienes tev tāda doma, bet patiesībā tas ir priekšnama pakaramais. To novietoja pils gaiteņos, kur cilvēki ienāca un varēja pakarināt savus mēteļus. Wow! Jā, šis nav domāts guļamistabai. Ļoti jaunklasisks stils, kā redzi, vai arī, jā, grabtais stils, skaistas marmora virsmas un viss pārējais. Man tas ļoti patīk. Ļoti dekadenti. Es arī šajā istabas stūrī pamanīju kaut ko tiešām foršu, ko man jums jāparāda. Paskatieties uz šo kamīnu tur aizmugurē.
Ak, wow. Skaists marmora kamīns ar kaseti. Wow! Still made. Bedsheets still. Man tas ļoti patīk. Un ja neesi uzmanīgs, tu vari nokrist tieši pagrabā. Man šķiet, ka viņi mēģināja atjaunot dažas šīs vietas daļas, bet tas viņiem neizdevās, kā redzams. Visa grīda ir pazudusi. Ak, traki! Laiks doties augšā. Es vienkārši dievinu šo kāpņu telpu. Brīnišķīgas vītņu kāpnes uz šīs vietas 2. un 3. stāvu. Bet, diemžēl, visur lobās krāsa. Uz sienām un gandrīz arī griestiem ir pelējums. Man šķiet, ka to vairs nevar salabot. Šķiet, ka viss šis ir pilnībā jāizjauc. Wow! Lai no tā izveidota kaut ko jaunu. Paskaties uz melno pelējumu priekšā. Milzīgs melnā pelējuma plankums. Arī tas ir salāti, vai ne? Nav lustra. Ak jā, Ar polsterētu ķēdi. arī apgaismes ķermenis, kas ir ļoti, ļoti augsts. Izskatās pēc nabas saites. Jā, izskatās pēc nabas saites. Skaista atsauce, paldies. Labi, paskatīsimies, ko mēs šeit augšā varam atrast. Es pamanīju, ka šī augstāva daļa ir diezgan tukša. Man šķiet, ka, kad viņi atkal devās uz Maroku, viņi paņēma līdzi daudz mēbeļu, īpaši visas savas personīgās lietas. Tāpēc mēs vēl neesam atraduši nevienu vārdu vai bildes. Bet jā, šī ir viena no istabām. Gulta joprojām ir tajā. Un atkal vēl viena brīnišķīga Beļģijas karogs tur stūrī. Stirring. He didn't make it. Istabu pēc istabas paskatīsimies, kas mums ir. Sveiki! Kas tas ir? Kāds šajā istabā ir apgriezis gultu otrādi? Kā vispār to var izdarīt? Kāds tam vispār ir mērķis? Varbūt, lai iegūtu nedaudz privātuma vai kaut ko tādu? Jā. Šeit priekšā gultai ir liels paravāns. Gulta vēl joprojām saklāta. Gultas veļa joprojām uzklāta. Vai tā ir gultas veļa vai aizkars? Šis ir aizkars. Paskaties. Tas ir aizkars, kas izskatās pēc gultas veļas. Šajā istabā ir noticis kaut kas dīvains. Gulta ir pilnīgi otrādi, un uz gultas ir aizkars. Labi. Dīvaini šajā skapī atkal ir ļoti daudz grāmatu. Franču literatūra. Ak, visa franču literatūra. Louis Philips. Wow! Nē, Noārs un Rūši. Ak, izklausās aizraujoši. Jā. Un tad arī visas trofejas šeit augšā lieliski labi. It's also a very old piece if you look at it. Have you ever used one? Tad ir šis gaitenis. Šeit viss lobās nost. Viss burtiski sabrūk. Oh, Oho! Šī pils ir patiešām sliktā stāvoklī. Yeah. Bet šī istaba joprojām ir diezgan jauka, es teiktu. Man ļoti patīk šī gulta, tipiski franču stils. Have you seen the vanity over there? Pilnīgi skaisti. Dažas krēsli stāv šeit stūrī. Still lying on top. Pasties uz gultu. Jā. Jā, ko tu ar to darītu? Voguerisms. those Russian hats. Oh yeah. Wow. Labi. Tas ir diezgan satraucoši. Viņš neizdzīvoja. Putens guļ uz plaukta. Dans la collection nationale. National Collection of Islamic Artifacts in the museum. Labi, esi īpaši uzmanīgs šeit, jo tev jāiet pāri plaisām un nedrīkst iegrimt grīdā. Mēs esam redzējuši pils stāvokli. Tātad. Visas cauruma grīdā. Jā, tas ir ļoti nestabils. Tagad mēs nonākam telpā, kas atrodas tieši virs tējas istabas vai balles zāles lejā. Un es domāju, ka tajā laikā šī varēja būt galvenā guļamistaba. Šeit vairs nav gultas, bet tā ir viena no skaistākajām telpām šeit augšā, jo tajā ir tas teleskops, tur, no kura var pārskatīt dārzu, kā arī vērot zvaigznes. An exercising bike. Šeit stāv krēsls, un tad vakarā tu varēji atnākt šeit. Mēs esam šeit kopš vakardienas, un vakar mēs skatījāmies zvaigznes. Tas ir patiešām skaisti, es saprotu, kāpēc viņiem šeit bija teleskops. The castle is completely empty. It looks like Es neko neredzu, tikai baltumu. Tas arī ir ļoti sens priekšmets, ja paskatās uz to. but also very sad to see a place Vai tu esi kādreiz izmantojis kādu no šiem? Dažus, bet ne tik vecu kā šo.
Ah, wow! Tikai šie celestroni. Ak, tas darbojas. Jā, tas joprojām darbojas, pat ļoti precīzi kustās. Ādas siksnas un viss pārējais tur ir. Skaisti. Vai esi redzējis to toaletes galdiņu tur? Ak, Te ir dažas cepures, un šeit vēl joprojām guļ kāda dāma. Šīs ir franču. jā, bet tās izskatās pēc tām krievu cepurēm. Jā. Interesants, ļoti stilīgs grimas kapītis. Islāms Nacionālajā kolekcijā. Nacionālā islāma artefaktu kolekcija muzejā. Tieši tā, pilnīgi pareizi. Un tas ir no 1977. gada. Tātad tas bija ļoti sen. Tā tas ir. Vai viņiem jau tik ilgu laiku piederēja šī pils? Tā varētu būt. Tu redz apkārt dažādas vecas lietas, vai ne? Piemēram, radiolejā un visu pārējo. Tieši tā, tāpēc es domāju, ka šiem cilvēkiem šī pils jau ilgu laiku piederēja, un tad viņi sāka to izmantot peļņas gūšanai, un tas aizgāja greizi. Jā, un tad viņiem nācās pārcelties. Jā, vēl pāris lietas šajā istabā. Šis skapis, puķes augšā. Diemžēl tur iekšā nekā nav, un tad vēl ir trenažieru velosipēds, lai uzturētu formu. Blakus sarkaniem paklājam izskatās jauki. Jā, lieliski. Diemžēl pārējā pils ir pilnīgi tukša. Izskatās, ka, kad šie cilvēki aizgāja, viņi paņēma līdzi daudz ko un arī visas savas atmiņas, kas patiesībā ir lieliska lieta, bet tajā pašā laikā ir ļoti skumji redzēt, kā šāda vieta nonāk postā un sabrūk. Es ceru, ka kādu dienu kāds ar labiem nodomiem nāks un izglābs šo vietu, bet es nedomāju, ka tas notiks. Šī vieta ir vienkārši pārāk liela un dārga.